Smeceres Silas Madonā ir sporta bāze ziemas sporta veidu cienītājiem. Tajā atrodas slēpošanas biatlona trase, bet nu Silas top arī par vietu, kur pulcēties vasaras sporta veidu piekritējiem. Dabas dotā gleznainā ainava un pašvaldības ieguldījums veido Smeceres Silu par Vidzemes nozīmes sporta aktivitāšu centru. Smeceres Silas mums arī jau pirmsākumos ir plānots kā aktīvā dzīvesveida un aktivitāšu un sporta centrs gan vasarai, gan ziemai, lai cilvēki justos šajā vietā labi un gaidīti, gan labiekārtošana, gan vide. Un aura šajā vietā ir brīnišķīga, lai nodarbotos ar sportu, sakārtojot veselību, atrastos tur, meditētu kaut vai, kamēr citi sporto. Jaunākais veikums ir jaunizbūvētā BMX riteņbraukšanas trase, ko pēc Jaunkalsnavas un Madonas jauniešu iniciatīvas attīsta Madonas pašvaldība kopā ar olimpisko čempionu Māri Štrombergu un viņa treneri Ivo Lakuču. BMX Vislatvijas talka. Pirmo reizi mēs tādu visi kopā no dažādiem klubiem, ir no Valmieras, ir Cēsis, ir Īdzenieki, sabraukuši vietējie madonieši. Un mēs izdomājām tādu, Mārs Stromberga aģentūra izdomāja, kad uztaisīsim tādu talku, Latvijas čempionāts talkā, vai mēs varam visi sabraukt un vienas dienas laikā piebeigt BMX trasi. Šeit topa Latvijas līmeņa trasi jau noteikti. Latvijas čempionāta ļoti pienācīga trasa, viena no top 3 trasēm Latvijā. Protams, viņam būs jāpiebrauc un dažas izmaiņas ir Mārs, viņi pat šodien notestēs un teiks, kur jāpieliek kaut kas. Un viņa, kā jau teicu, priekš madoniešiem, gulbeniešiem, alūksniešiem, visiem, lai ir, kur arī ar BMX pabraukāties. Tagad ir tā, ka šitā trasa tieši nākus īstā laikā, īstā vietā, jo Cēsis nu pat nojauc trasi, negodīgi cilvēki. Un Jelgavā neuzbūvēja, gribēja būvēt, tā kā šitā trasa būs otrā jaunā pēdējo 2 gadu laikā. Un tāds labs iespējas, tā kā mēs mazliet tās trases ar šo trasu tā kā nolīdzinām, bet trases mums iet mazumā, bet bērni, kā es izreķināju, ir pa 10%, kopš Mārs uzvar olimpiādē, pa 10% vairāk uz nekāda pamata. Tā kā, ja mēs to reģionu sportu tomēr attīstīsim, mēs negribam arī, lai katrā pilsētā viņi būtu, jo tas nav vajadzīgs, bet ja reģions, ja dome, sporta skola un pats klubs izveidosies vienā vietā, tad visam jānotiek, un tāds ir mūsu priekšlikums, kā tam BMX-am vajadzētu arī attīstīties. Nu, šogad, es nezinu, vai ir plānot, bet mēs esam cerējuši uz kādu septembru varbūt kādas Latvijas mačus uztaisīt un visi sabraukt kopā, visi lielie un tāds lielāks mačs, bet no Eiropas mačiem, trasē vēl ir jāaug, vēl ir mazliet apkārtnīt un tie braucēji tam klubam ir jāizveidojās, visam jānosēž, un tāpat kā jau arī teica, ka trasa būs jāpielabo, un tas viss nāk ar laiku, tam ir vajadzīgi pāris gadu, un visas iespējas noteikti, visas iespējas. Trases izbūve, pateicoties jauniešu entuziasmam un interesētībai, strādājot talkās, tapusi rekordīsā laikā – 3 nedēļās. Jāsaka, BMX trase Madonā bija no jauniešu puses sen gaidīta, un viņa ir unikāls objekts, jo manā 15 gadu darba mūžā tik ātri kādu objektu mums nekad nav izdevies uzbūvēt. Tās bija 3,5 nedēļas, kad BMX trase tapa no nulles līdz gatavības stadijai, kad puiši jau brauc. Jāsaka, ka puikas brauca, pirms vēl trase nebija pabeigta, un 20 jaunieši ikdienā paralēli darbiem jau iemēģināja šo trasi. Tas nozīmē, ka tas objekts ir ļoti gaidīts no jauniešu puses, trāpīts desmitniekā ar to, ka mēs ieguldījām līdzekļus un izbūvējām viņu. Un, protams, mums ir paveicies ar mūsu sadarbības partneri vai cilvēku, kas ir uzņēmies realizēt šo projektu. Ivo Lakuču, kurš atbrauca. No mūsu puses bija visa materiāla tehniskā bāze, no viņa puses bija zināšanas un mācēšana, kā šo trasi izveidot. Un tie, kas saprot no šīm lietām, kaut ko saka, ka trase esot izdevusies godam. Vēl sagaidīsim no Holandes starta barjeru, un tad jau varēs sākt rīkot
sacensības. Jaunā BMX trase Madonā ir vēl viens pierādījums tam, kā kopā strādājot vienas idejas vārdā var radīt lielisku rezultātu. Jau nākošgad Smeceres Sila trase varēs uzņemt starptautiska mēroga BMX sacensības.